Labrīt, kolēģi! Centīšos izskaidrot jautājuma būtību. Riski, par kuriem runāja Ainars Šlesers, ir esošie riski. Viņš stāstīja nevis par to, kas var notikt, ja mēs grozīsim likumu, bet kas notiek, ja likumu negroza. Kas ir paredzēts likumā? Mēs runājam par kriminālu procesu. Un grozījumi neparedz krimināla procesa uzsākšanas jaunu kārtību. Krimināla procesa grozījuma neparedz jaunu kaut kādu normu par aresta uzlikšanu. Arestu tagad var piemērot. Tas jau ir tagad. Bet ko mēs redzam likumā attiecībā uz arestēto mantu? Mūsu likums idejas rakstītas 19. un 20. gadsimtā, un mums ir pilnīgi skaidrs, ko darīt, ja, piemēram, ir arestēta nauda. Ielikam seifā. Ja arestēta dzīvnieki, nododam kādam, kurš viņus baros. Ja ir arestēta automašīna, nodosim glabāšanai, tā stāv un viss ir kārtībā. Ko darīt, ja ir aizdomas, ka uzņēmums veic noziedzīgu darbību? Ko darīt, ja kādam manti ir atņemta un atrodas pie otras personas? Ko darīt, ja ir iespēja nepieciešamība nākotnē konfiscēt mantu un nodot īpašniekiem? Ja ir runa par tādu aktīvu, kā uzņēmums, ir jāsaprot, tas ir dzīves organisms, un to svarīgi pārvaldīt. Un paskatīsimies, kas mums notiek tagad. Ja mēs to dzīvo organismu atstājam tiem, kas ļoti ar lielu iespējamību izdarīja noziedzīgu nodarījumu, ko viņi turpinās darīt? Es speciāli Šlesera kungam gribu paskaidrot. Ja tie ļaunie cilvēki turpinās vadīt uzņēmumu, viņi to var vienkārši iznīcināt. Viņi slēgs neizdevīgus līgumus, viņi nodos kādam citam, un vienkārši tā uzņēmuma vairs nebūs. Tad jautājums, ko darīt? Un mūsu problēma patlaban ir tāda, ka likuma nav pateikts, ko darīt. Katrs procesa virzītājs pats lemj, ko darīt. Katrs procesa virzītājs. Ko piedāvā Tieslietu ministrija? Sakārtot jautājumu, un tas Šlesera kungam nepatīk. Tieslietu ministrija piedāvā noteikt kārtību. Patlaban kārtības nav. Patlaban katrs domā, kā risināt jautājumu. Ministrija atnāca ar priekšlikumu, ja ir pamatotas aizdomas, ka uzņēmumu var novest līdz maksāt nespēju, ja ir pamatotas aizdomas, ka uzņēmuma aktīvus var pazaudēt, tad procesa virzītājs var pieņemt lēmumu un nodot uzņēmumu pārvaldīšanai citai personai. Vai tas ir slikti? Tas ir pareizi. Tas ir pareizs lēmums. Jo, ja Zagļiem atstāt uzņēmumu, no tā uzņēmuma nekas nepaliks. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka mēs runājam par kriminālu procesu. Mēs runājam par to, ka ir pamats domāt, ka izdarīts noziedzīgs nodarījums. Mēs runājam par to, ka lēmumus pieņem pamatoti, un lēmumu par aresta uzlikšanu piemēro procesa virzītājs un apstiprina izmeklēšanas tiesnesis. Un šis likums šo kārtību negroza. Tas tikai nosaka kārtību, ka turpmāk nebūs patvaļības. Jautājums, vai mēs gribam kārtību? Vai mēs gribam sakārtot šo jautājumu, Šlesera kungs? Kolēģi, balsojam par šo likuma projektu, un es lūdzu ņemt vērā. Steidzamību neviens neprasa. Jūs runājat par steidzamību. Juridiska komisija aicina izskatīt šo likumu 3 lasījumos.